Labvakar, kultūras ministrijas pārstāve Jolanta Burītes kundze, Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujātas kundze un nozaru eksperte Gita Lanceras kundze, labvakar novada domas deputāti, administrācija un darbinieki, labvakar mājinieki. Ir pienācis prieka pilnais brīdis, kad pēc dažām minūtēm aiz šīm durvīm ieraudzīsim patīkamās pārvērtības. 2014. gada 20. augustā tika pieņemts lēmums par kultūras namas ēka atpirkšanu. Vēl pēc gada 2015. gada 25. oktobrī deputāti pieņēma lēmumu par būvdarbu iepirkumu procedūras organizēšanu. Un nu klāt ir brīdis, kad aicinu novada domas priekšsēdētāju Guntaru Štrombergu, izpildu direktoru Mārtiņu Kļaviņu, Nacionālā kultūras centra direktoru Signi Pujāti un SCO centras valdes priekšsēdētāju Jāni Matisonu pārgriezt atjaunotā Matīšu tautas nama atklāšanas svētku lentu. Paņemsim gabaliņu, jā, paņem gabaliņu šeit. Pavasarī gājputni atgriežas savās mājās. Arī mums tāda simboliska sakritība. Atjaunojas arī pirmais dotais vārds Matīšu tautas nams. Aicinu Matīšu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju Andi Smilgu iesvētīt atjaunoto tautas namu. Labvakar visiem! Iesāksim šo brīdi, miers šim namam un visiem, kas šajā ienāks. Lasījums no Salamana pamācības 24. nodaļas. Ar gudru ziņu namu celts un ar saprātu to uztur kārtībā. Kārtīgi saimniekojot, visas nama telpas piepildās ar dārgām un pievilcīgām bagātībām. Lasījums arī no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsos labos darbus un godā jūsu kāju.
klātbūtni, svētī šo namu un tos, kas te strādās un darbosies, lai viņus iedvesmo tava mīlestība, lai viņus vada tava gudrība, lai tava patiesība ir viņu gaisma un tavs miers, dejot un dziedāt, lai Dievs jūs svētī un visu to iedvesmo. Amen. Paldies novatpētniecības materiālu glabātājai Dorei Šmitei. Mēs sveicam Dorītu un pateicamies jums ar sirsnīgiem aplausiem. Esam saņēmuši apsveikumu telegrammu no pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes, mazmās meitnes Kristīnas Čakstes, un es lūkšu to nolasīt mūsu pagastu pārvaldes vadītāja Skaidrīta Klāsone. Tautas nama atjaunotāji un viesi, sūtu jums sveicienus no Jāņa Čakstes dzimtas mājas Auči. Esmu Jāņa Čakstes mazmeita un vēlos mūsu ģimenes vārdā apsveikt jūs visus šajā jaukajā pavasara dienā. Mēs no sirds priecājamies par visiem pozitīvajiem projektiem, kas top Latvijā, jo mēs ticam tās attīstībai un nākotnē. Mans vecvectēvs vienmēr veicināja biedrību un interešu grupu attīstību, jo tur skolojās demokrātiskais latvietis. Kā jauns advokāts Jelgavā, viņš bez atlīdzības deva savu palīdzību un padomu visiem, kas to lūdza, un rakstīja neskaitāmus statūtus visādām organizācijām. Tāpēc mēs esam ļoti gandarīti par jūsu tautas nama atjaunošanu, kur reiz 1924. gadā vecvectēvs pielika savu roku pie tā tapšanas. Lai veicas, lai tautas namā aug un plaukst biedrības, pulciņi, dziedātāji un dejotāji, visi ar mērķi dot savu artavu savai Latvijai. 2019. gada 22. martā Jāņa Čakstes mazmeita Kristīna Čakste. Ieskandināsim šo zāli ar visu mūsu balsīm un nodziedāsim Latvijas valsts himnu.
Bet šī diena ir kā no Dieva, tā iesākās ārkārtīgi skaista, saulēktā un saulrietā, tas apskadoja Matīša tautas namu. Un šodien vārda diena ir Gabrielam. Un man ļoti gribētos, lai pats eņģelis Gabriels dod svētību šai sētai, šai mājai, visai mūsu labai dzīvošanai un satikšanai. Tad tev meiti ir jāpacirš, tu paspēsi vēl diezgan nākamgad. Recīšiem arī redzētam, ja tu mātiem spoži, nebūs viss. Tu dar neko apgalvot, mēs negribam, mēs beidzam, tas ir viss. Paši savas viņas skrienas rāmišķi, es dzīvi rītāju, josi lalala, mēs ar Dieva palīdzību, josi lalala, vārā ir ienādā, josi lalala, nodes tevi savos, josi lalala, josi rītāju, es arī tīri, uzanāsi tīri šorune, pagastu iedzīvotājiem. Šovakar atkal kā no jauna, kā pirms daudziem gadu desmitiem, vērām vaļā durvis uz kultūru, uz radošo dzīvi. Šeit, šajā jaunajā skaistajā kultūras namā. Gribēju teikt, ka šeit ir ieguldīts milzīgs un liels darbs. Šajā garajā periodā, 2 gados, kopā ar būvniekiem, kopā ar būvuzraugiem, cīnījāmies, lai šo ēku pabeigt laikā. Un tiešām ēka pabeigt laikā un ļoti kvalitatīvi. Tiešām šeit ir tagad jārada apstākļi, lai notiktu katru dienu kādi pasākumi, lai notiktu katru dienu kādas mācības, nodarbības, lai šeit tiešām pulsātu dzīvība. Un galvenais, lai būtu vienmēr tāda saticība un radošs gars un cerība un ticība nākotnē. Ļoti svarīgi ir, lai šeit dzīvība būtu ne tikai šodien, rīt, parīt, bet arī pēc Ocēnas, valdes priekšsēdētājs Jānis Matisons. Milzīgs prieks redzēt šo namu pilnu ar siltumu. Mācītājs atnes gaismu, balsis dziedāja, ienes šeit auru, bet jūs esat tie galvenie, kas šeit vadīs un radīs šo harmoniju. Šis objekts, mēs to dēvējām kā Latvijas 100-gadus objektu. Mēs jutāmies, būvējot to, ka tas paliks pēc mums ir gandrības par šo paveikto darbu. Bija milzīgs prieks dzirdēt, ka ir atnākusi arī vēsts no valsts prezidenta mazmeitas, un ja viņš šeit ir bijis pielicis savu roku, arī mēs šeit esam pielikuši savu roku, un mums Matīša tautas namam ir dāvana, proti diezgan liela un smaga, bet ņemšu un visiem būs parādīšu, nodošu droši vien Guntaram, domas priekšsēdētājam, kurš noteikti radīs un spēs iespēju viņu kaut kur nolikt arī kādā īpašā vietā šai kultūras namā, jo šī dāvana ir tā, kad mūsu amata brāļi cēla šo namu, un šeit ir atrastas detaļas, kas nu jau ir gandrīz 100 gadus vecas vai jaunas. Paldies, kā tiešām ir
mums jāatstāj šeit, kultūras namā, kur cilvēkiem redzēt, kā tas viss ir bijis un kādi materiāli tika izmantoti pirms 100 gadiem. Kultūras ministrijas pārstāvē Jolantai Korītei, Nacionālā kultūras centra direktorei Signei Pujātei un nozaru ekspertei Zitai Lancerei. Labvakar, mīļie matrīšanieki! Laiks iet un mēs ejam laikam līdzi. Mēs reizēm ikdienas skrejā pat nespējam aizdomāties, cik īpašā laikā mēs dzīvojam. Aizvadītais gads tika aizvadīts īpašā zīmēm. Mēs bijām klāt esoši un liecinieki īpašām Latvijas svinību laikam. Un svarīgākais ir tas, ka mēs ne tikai svinējām, mēs darījām lielas lietas. Un man ir bijusi tā laime būt tik daudzos Latvijas novados, kur cilvēki ir lepni par to, ko viņi paši ir paveikuši. Un šodien es sēžot šeit, kaut tikai nelielu mirkli kopā ar jums, es esmu ļoti saviņota, es esmu ļoti pateicīga jums par to mīlestību, ko jūs vēl šobrīd esiet ienesuši šajā telpā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Turēties kopā, turēt lepni paceltu savas valsts karogu un būt lepniem par vietu, par zemi, kurā mēs dzīvojam un kurā mēs varam darīt lielas lietas. Un es Kultūras ministrijas Latvijas valsts 100-gads biroja vārdā, ņemot vērā, ka jūs svinēsiet kopā svētkus un pavisam drīz mēs svinēsim Latvijas neatkarības atjaunošanas gadskārtu pie baltajiem galdautiem, tad īpašais 100-gadas galdauts jums tiek dāvināts, lai jūs visi varētu pulcēties ar to un runāt, stāstīt, sapņot un īstenot daudzas skaistas un atmiņā paliekošas lietas. Mēs gribam dāvināt šodien tādu simbolisku. Daudz nāk tādu mazu simbolisku ziedu, kurš jālolo uz tev. Lai šis zieds simbolizē to, jo viņš vairāk augsts, lielāks, tas būs atkarīgs no tevis. Tas ir tāpat kā visiem šim namā esošiem pašdarbiniekiem. Viņi ir jāsaudzē, jāmīlē, lai viņiem būtu spēks parādīt, cik varam. No solīta tuvumā, saulīta, sava malda, caur zolā apiņā. Citas mani, nācot dziedāt, manas maldas gribētās. Simtu plaukstu pie sāka, lai tev naudā gribētās.
solītam tuvumā. Cauri pītā, zeltam nauda, caur to solā apītam.
mums ir ne tikai priecīgs notikums, bet arī kā tāds novērtējums 92 pašdarbiniekiem un 6 kolektīvu vadītājiem par viņu personīgo ieguldījumu, par viņu neatlaidību, pašaizliedzību, neskaitāmajās mēģinājumu stundās. Jā, tā ir Matīša atzimšana. Iedvesmas avots pašdarbiniekiem un gandarījums pagastu iedzīvotājiem par vēsturiskās ēkas atjaunošanu. Kopā ar mums un par mums priecājas agrāk šeit strādājošie un bijušie darbinieki, mākslinieki, pašdarbinieki, mūsu novada vadība, novada un kaimiņu pagastu kultūras namu vadītāji, kolēģi, atbalstītāji, ziedotāji un vēl daudzi citi labi cilvēki. Viņi visi vēlas mūs sveikt, un mēs esam gatavi jūs uzklausīt. Šī tautsnama atvēršanas svētki. Jūsu tautsnams ir zīmīgā laikā celts Latvijas 100-gades zīmē. Tā ir īpaša zīme jūsu tautsnamam. Tā kā šeit Ligita minēja 92 pašdarbinieki, jums ir uz ko tiekties, uz 100. Un redzot to, ka šeit ir tik daudz pašdarbinieki, tik tiešām, lai jums ir šī latviskā dzīves ziņa, ko mēs šeit arī redzējām, kur skan latviskās dziesmas, lai viņas skan lepni, kā šovakar, lai ir šie danči, gan tautas danči, gan danči. Man šeit ienākot sajūta bija tā kā es ienāku gaismas pilī, jo šeit ir ļoti plašs, skaists loga ailes, spēcīgas sienas, tā kā pilī, un ļoti gaiši gal galā. Ko es novēlētu Matīšu tautas namam, tas ir noteikti saules mūžs. Lai gaišs un tikpat mīlīgs un patīkams ir ikdienas dzīves ritums jums šai klubā dejot arī turpmāk, lai dziedātājiem ir dzidras skanīgas balss un lai ir lustīgas balles šai klubā. Labvakar visiem matīšos šodien. Man jau jāsaka arī tā, ka es esmu savu jaunību pavadījis arī šajā kultūras namā. Un tāpēc kolēģei Ligitai novēlu arī saules mūžu un jums visiem pārējiem, lai tiešām šeit katrā pasākumā būtu tik daudz tautas kā šodien Matīšu kultūras namā, kad nav pat vietu un es nezinu, kā tālāk turpināt tā. Labvakar, mīļie matīšnieki, labvakar, viesi. Es domāju, ka man šodien stāvot uz šīs tēļu grīdas ir ļoti īpašas sajūtas un stāvēt atkal jūsu priekšā. Un tādēļ man būtu, lai jūs ilgi neaizkavētu, man būs 3 dažādi apsveikumi. Pirmais būs tāds, ka mēs jau laikam seniori, mūsu paudze ir tā, kas visvairāk ir piedzīvojusi šo namu. Gan dziedāts, gan dejots, gan teātris spēlēts, gan ballēts, gan smiets un reizē varbūt arī pat raudāts. Bet šis nams ir piedzīvojis tos cilvēkus, kuri šeit ir arī šodien, bet šodien es gribu īpaši atzīmēt un sveikt vienu kolektīvu vadītāju, kura savus jaunības gadus šeit ir vadījusi deju kolektīvu, pēc tam aktīvi dziedājusi korī, un ļoti cienījamos gados viņa ir piedzīvojuši šodien šo svētku atklāšanu. Un tā ir Marija Ādamsone. Māri Gērkli man paziņoja: zini, Anita,
Nams Pums. Paldies, Ligita, lai tev blakus ir. Kopā pašdarbnieku saime, lai tev ir vienmēr blakus daudz domu biedri un daudz ideju. Pēsliņai un Bērzainas tautas nama vadītājā Reģīnai Šaldei. Lai šeit nerimst dziesma, deja, mūzika un lai ir tikpat daudz skatītāju. Mēs jūs sirsnīgi sveicam ar Matīšu jaunu atklāto tautas namu un novēlam, lai te viss notiek. Lai radoši strādājās, lai vienmēr piepildīts, mīlīgs, mājīgs, katram savs tautas nams. Sveicam lielajos svētkos! Un priekšstats tam ir lauka. Tur visu divas meičas redz, kas sevi lāga neapsedz. Un vēl visiem par lielu kreņķi. Tur virsū divi pliki seņķi. Tā vienam brūnas uzas rokā, tam otram nevar saprast, vai ar dziedāšanu lokās vai tikai meitās taisās. Nē, nos ķeķību, nos to ar labu, lai apsedz cičus, apsedz namu. To nedrīkst ļaužu acis matīt. To drīkst tiktums apliksti matīt. Matīšu amatierkajā. Mēs esam nākuši šai namā, lai teiktu Ligitai šos viedos vārdus. Esi nu mīļā arī uz priekšu tas garainis, kas veicina vārīšanās. Tev jau šis ir otrais nams, kā es zinu. Trešais vēl labāk. Redz, kā mums ir nopelniem bagātā tautas nama atklājēji. Tad, lai uz priekšu mīļā sirds, naudas ir daudz ieguldīts, vajadzēs arī nest atpakaļ. Šo nu lolo, palodzes daudz lolo, viņš tev nesīs to, kas te ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Un jūs arī, mīļie, tāpēc, ka jūs tieši klausēties visiem. Novēlam Ligitai izturību un lai vienmēr tautas nama tik pilns kā šodien. Jūs skatos, tas ļoti, ļoti daudz. Un arī novēlu jums visiem raitu dejsoli, skaļas rīpas dziedot un skaistas. It sevišķi tos maziņos, lai lielāks pulks jums būtu šo mazo bērniņu, kas šeit dejo. Jā, un mēs būsim droši vien visi šī te senioru paudze laimīgi, ja mums būs tā mazā paudzība. Es gribu novēlēt, ka šeit būtu daudz prieka brīžu, lustīgi balles, kur jaunie pāri tiek veidot, laulības, kāzas, kristības, prieka brīži. Mums bija mazie dejotāji, senioru pašdarbību kopu, un es novēlētu, lai visi mēs esam šeit laukos. Jūs zināt, jo vairāk sēja aplaist ar mīlestību un veids, tad būtu Un jāsaka, ka Dievs un laima jūs mīl, jo mazliet vairāk kā pirms 5 gadiem Matīšos atvērās atkal no jauna bērndārs. Šodien pēc 5 gadiem varās vaļā kultūras nams. Latviešiem ir tāda lūgsna laimai katrā dzimšanas dienā, un šodien ir atzimšanas diena. Daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi. Tālāk jūs jau paši zinat, kā šī lūgsna turpinās. Tāpēc daudz baltu dieniņu. Un visiem kolektīvu vadītājiem, kolektīvu dalībniekiem daudz radošas enerģijas un mūžu garu. Gandarīts, tas piemērs, mēs esam skaistajās telpās.
Un mēs novēlam visiem, lai viss tā notiek uz pilnu klapu. Un šis zaļais augs, lai nes mums prieku visiem un lai priecētu augs. Mums ļoti daudz. Šodien arī es vēlos tevi sveikt šajā jaukajā svētku dienā. Nu tad, lai dīvi un skani. Un viss tavās rokās, lai tev veiksmīgi organizējās. Tāpēc mēs Ligitai atradām baltu puķi un spēku, jo Kopā ar Matīšu iedzīvotājiem, lai lustīt skan un lai tā skan. Ļoti pateicos Ligitajiem, ka man ir lemts piedzīvot tautsnama atklāšanu, jo 6. paudze jau rit Matīšos, nu kurš, bet imantās tiešām daļai uzturās, arī ir šeit zālē divas vecais tēvs man piedalījās pie pamatakmens likšanas. Mana krustmāte pasniedza prezidenta kundzei baltas rozes pašu audzētas. Un gribu pateikt to, ka es ļoti priecājos, kad esmu piedzīvojis šo skaisto dienu, un vecais tēvs man skatās no mākoņu maliņas, un arī vecā māte, kas palika Sibirijā. Bet šeit zālē es esmu viņa mazmeita, un ir arī divas viņa mazmazmeitas. Un mājā palikušie visi neskaitāmā kā pie mazgrūtēm. Liels paldies tev! Rīnšteina tāda skaista sapazīšanās, bet viņa man ierakstīja, uzdāvināja kalendāru un ierakstīja tikai tad, kad darbu esi paveikusi, tu pa īstam zināsi, lai ir tikpat daudz skatītāju, lai cieda tieši gan telpās, gan arī visos.
Thank you.